Pagājušajā sērijā atklājām sliekšņa gala noslēpumus, un šajā sērijā izdarīsim to pašu ar iekšējo arku. Šis te ir M-komplekts, kuru mēs izgatavojām no rokas. Iekšējai arkai piemēram viņu nedaudz, saprotam, ka viss ir diezgan skaisti. Ieliekam viņu iekšpusē, veicam vēl pēdējos piemērīšanas, pielaucīšanas darbus un sākam viņu stiprināt vietā un pieskrūvējam viņu, lai viņš ir cieši iekšā vietā, tieši pa lielam tā, kā viņš būs, kad viņš būs iemetināts. Novelkam līniju, ņemam viņu ārā un pa šo te līniju visu skaisti izgriežam ārā. Šādi izskatās jau izfleksēta detaļa ārā, kā redzat, caurūsējumi un vēl visādi korozijas neglītumi, nesmukumi. Šo te mainīsim pret jauno detaļu, kuru mēs izgatavojām. Arī šo te fragmentu mainīsim gluži kā otrā pusē mēs to izdarījām. Šādi izskatās jau pagatavota detaļa un šādi izskatās izgriezt ārā. Metam kaudzē pie pārējiem un šeit jau sākam griezt vaļā mūsu slieksni un kas nu tur pavērsies, kādi noslēpumi, tos tev nāksies pagaidīt uz nākamo sēriju.